Labrīt! Sestdienas rītā, un jau atkal mēs tiekamies dzīvajā ēterā, un es turpinu tēmu par mamām un bērniņiem. Šoreiz par tādu vairāk ģimenes labsajūtu kopumā, un par to ikdienā rūpējas arī man šodienas viešņa, Linda Kante. Viņa ir arī viena no ekspertiem pasākumā Mammot prieks. Tās ir spā brīvdienas mamām ar maziem bērniņiem no 0 līdz 3 gadu vecumam, kas notiks 23. un 24. augustā viesnīcā Spā Hotel Ezeri Siguldā. Tā kā, ja vēlies pievienoties, droši sazinies ar mani. Un tur viņa vadīs rīta vingrošanu un risinās dalībnieču tādas individuālas situācijas caur fizioterapiju un handlingu. Kamēr gaidām, kad Linda pieslēgsies, paskatīšos, kas mums jau ir pieslēdzies. Labrīt, labrīt, meitenes! Paldies, ka skatāties online brīvdienu rītā. Apsolu, ka laiva nebūs garš, centīsimies iekļauties pusstundā. Un, protams, saglabāšu ierakstu, bet, jūs jau zinat, tiem, kas skatās live, ir bonus. Tiešais beigās vienam no jums izlozēšu mazu balviņu, šādu te bērnu grāmatu, Ulas uzvedības stunda ar brīnišķīgajiem Marikas Marcinkus dzejoļiem un ilustrācijām. Bet, jā, Linda jau ir... Tā kā sagaidīsim viņu arī šeit. Hei! Čau! Čau! Kāds prieks tev te redzēt. Tiešām labs laiciņš ir pagājis, kopš pēdējo reizi tikāmies dzīvē. Tā kā prieks tev redzēt arī online. Jā, laiciņš. Viņš pagājis, gribēju pateikt, ka tu esi tā izmainījusies, man liekas, es tevi nepazīstu vairāk. Jā, kā es tev atceros. Jā, kādi 2 gadi būs pagājuši, jā, Linda man arī palīdzēja pēc otrajām dzemdībām mazliet atkopties un savest kārtībā savu ķermeni, par ko es viņai bezgala pateicīga. Un, jā, es jau arī mazliet sāku un tā kā tev pieteicu, labāk būtu, protams, ja tu pati mazliet pastāstītu par sevi, iepazīstinātu mūsu skatītājus, kas tu esi un ko tu dari. Tas ir sarežģīts jautājums. No vienas puses tik vienkārši, no otras puses tik sarežģīti. Kas es esmu, kā jau es arī minēju pieteikumā, neraugoties uz visu to, kas ir rakstīts manā, izglītības lauciņā. Es esmu tikai cilvēks, un šobrīd es esmu tajā etapā, kad es tā kā cirkā žonglēju ar visām tam savām zināšanām un ķīmiķoju kaut kādas savas jaunās visas tās pieejas. Tad, pamatā mani cilvēki pazīst kā fizioterapeitu un kā handling speciālistu. Un tas ir tas pamatā, ar ko es nodarbojos, es palīdzu. Kaut kā ir tā sanācis, ka dzīve mani ir iegrozījusi tieši šajā tā kā ar mamām saistītajā lauciņā. Tas ir kaut kā arī tā interesanti, pati es neesmu mamma, jā, vēl. Bet es daudz ko par to zinu. Un, jā, tas tā nebija mana tāda apzināta izvēle. Tas vienkārši tā sanāca. Un, jā, tā ir sanāca, kad mani dzīve ir mētājusi tā, lai es apgūtu visu kaut ko saistībā ar tieši pēcdzemdībām, ar krūtniecību. Tā arī sākās nejauši mans ceļš uz dūlošanu. Es zinu, ka tev man jāuzdod visādi jautājumi, bet es tev sākšu jau stāstīt. Kārtībā. Droši, jā, iepazīstini, pastāsti par sevi, jā, ko tu vēlies, lai par tevi uzzina. Jā, tad varbūt es sākšu ar to, kā vispār es tad esmu nonākusi tur, kur es esmu, un varbūt tas radīs arī to priekšstatu, ko tad es daru. Jo sākotnēji viss sākās tālāk 2007. gadā, kur bija skola 2007. Un Ķīpsalā izstāžu zālē, kad ir tad cilvēkam jāizvēlās, ko viņš tālāk darīs. Un sakarā ar to, ka mana bērnība bija diezgan daudz saistīta ar rehabilitāciju un fizioterapiju,
Un kaut kā es piegāju pie tā stenda, kur Stradija universitāte piedāvā fizioterapiju, man bija tāds, ok, šitais, es ņemu šito, jo tas tā kā būs gan man pašai labi, gan es citiem varēšu darīt labi. Tā es sāku mācīties fizioterapiju. Tad es viņu paveicu, un tad kaut kā man likās, jei, super forši, es vairs varu nemācīties, un jau mācīšanās ir līdz kaklam. Bet, nu, protams, ilgi nevarēju nosēdēt uz vietas, un mēnešu laikā pieteicos uz maģistra studijām Stradiņos, kas ir mākslu terapijā, specializācija deju un kustību terapija. Kā to, līdz tam es nonācu, es pirms tam, nu, protams, nejauši, ja, bet es biju nokļuvusi Erasmus apmaiņas programmā Serbijā, kur tika tieši tā meistarklase, tās apmācības bija par to, kā ar dejām un kustībām var dziedināt traumas. Dažādu raksturu. Un man tas bija tāds wow, jo tā kā psiholoģija vienmēr mani patikusi, un deja un kustība tas arī ir tā kā, kur es jūtos ērti. Un likās cool, ka šito var salikt kopā. Un es sāku, Latvijā gan jau, ka noteikti nekā tāda nav. Un tad es vienkārši uzskrēju virs uz Stradiņiem, un tur bija, ok, mums ir tāda mācība programma, Tad izmācījos to. Un tad man bija tāds, kas tad es tagad esmu? Ko es tagad daru? Nu, tā kā fizioterapeite, deju kustību terapija, kā to vispār? Un tad es sāku sūtīt savu CV visādiem psiholoģijas centriem, jo, tā psiholoģija man tomēr tuvāka. Un man atbildēja no ģimenes psiholoģijas centra Līna administratori tajā laikā, kad tā kā Vita Kalniņa labprāt ar mani iepazītos. Nu, labi. Nu, tā kā, jo tas mans backgrounds, atskatoties, kas ir tas triggers, kas viņu tā kā pamudināja man uzrunāt, manā CV bija rakstīts, ka savu pamatskolas esmu izgājusi Rīgas Valdorfas skolā. Valdorfas skola, tie, kas ir informēti kursā, lietas kursā, tad tas ir tā kā tāda alternatīva, ja, tā kā arī tā pasaules uztvere redzēšana, tā antroposofiskā. Nu, lūk, tad es aizgāju ar ideju, kad viņa meklēja sev asistentu potenciāli dūlu apmācību kursam. Es līdz tam neko nezināju par dūlām. Nu, tā kā neko. Viņa tāds sēž un tā kā prasa un, nē, neko nezinu. Nu, tad nāc mācies un tad redzēs, vai tev patiks vai nepatiks, tad jau, tad skatīsimies. Tā es varu atļauties teikt, ka es nehaļāvu. Jā, atcīties, izmācījos pirmo dūlu kursu. Un tad, pēc tam Dina Ceplē atkal kaut kā tur viņai bija tieši salicis, ka viņa ilgi nevarēja uzsākt nākamo grupu apmācību 2. un 3. gadam starta līgstā. Un tieši kā pabeidzās Līnā, tā uzreiz Dina, tadā, es esmu gatava mācīt 2. gadu. Es tādu, labi, jau tad jau, tad lecam iekšā. Un tā, es tāpēc nevaru teikt, ka tas ir bijis kaut kur baigi tāds apzinātais ceļš, bet tas ir tāds tā kā sekojot kaut kādiem impulsiem, uz kuriem es tā kā atsaucos, kas mani ir tā kā interesējuši. Un tā es esmu nokļuvusi tajā ceļā, un tad es sapratu, ka tā dūlošana patiesībā tas ir galvenais, tas līme, kas tā kā salīmē visu kopā, ko es zinu, ko es mācu, ko es jebkurā laikā mācos. Jo dūlošana man iedeva to, ka es nevaru teikt, ka es esmu dūle. Es esmu cilvēks, jo tā dūlošana viņa iedod to cilvēcīgumu, ja? Tā kā mēs, man viņa iedeva cilvēcīgumu tajā savstarpējā miedarbībā vispār ar pasauli, ne tikai ar sievieti, tā kā tādu empātiju tā kā vispār viņi nomainīja visu manu uztveri, jo man nebija skaidrs, piemēram, mēs Stradiņos mācījāmies mākslu terapiju, kas ir, tā kā, principā varētu teikt, viens no psihoterapijas veidiem, kurā izmanto deju un kustību, bet tur no tās empātijas bija ļoti tālu. Iedodiet, kolēģi. Jā, bet, un es nesapratu, kā es varu būt terapeits, ja tā vide, kurā es mācos, viņa nav īpaši terapeitiska. Tā kā es varu nodrošināt saviem klientiem kaut ko, ko es pati neesmu pieredzējusi. Un tāpēc dūlošana man izārstēja, es tā varu teikt. Lūk, un nākot līdz dūlošanai, ienāca arī handlings. Jo, gribi, negribi, lai tu pabeigtu dūlis, tev ir jāuzraksta 2 gadiem analīzes, kur tu piedalījies dzemdībās. Ja tu piedalījies dzemdībās, tev ir jāmāk paņemt dēļas rokā.
Es atceros savu tā kā pirmo pieredzi ar Lauriņu un Aiju Mikalu Siguldā harmonijā, kuras pēc tam murgoju vēl 3 naktis par to dzemdību pieredzi. Bija tik slikti. Tur bija viss, man liekas, predispozīcija tā, lai, nu, tā kā visi, nu, tā kā lai pasakā, konservatīvie dakteri teiktu, kad dzemdēt, nu, tā kā mājās ārpus stacionāri, tā kā vispār ārju kuku un tādā garā, bet mums tur viss sanāca ļoti labi. Bet, nu, tas ir intensīvi redzēt, kā piedzīves bērns. Nu, tā kā, nu, tas ir ļoti daudz. It sevišķi, nu, jā, un pēc tam vecmāte mūs atstāja ar tēti, ar to bērniņu. Tajā, nu, pārtinamā istabā, nu, apģērbiet jūs viņus. Es te zinu, nu, it kā teorētiski, es jau tās lēlus tur esmu kustinājusies. Tā kā viņš kliedz, kā viņam var pieskarties, ko ar viņu darīt. Un tas stress, un tētis blakus stāv, un man tā kā, zin kā, tā atbildība, nu, es jau ķip esmu mācījusies. Un beigās Aija atnāca un saģērba. Nu, tā. Bet, nu, es gribu pateikt ar to, ka es zinu, kā tas ir justies, kad tā pirmā sajūta. Un tad, nu, vienīgi, nu, prakse, pārelpojot to savu stresu, ejot pie tiem vecākiem, jo, nu, es taču esmu fizioterapeite, jā, un man tā ir it kā jāmāk. Un tad ir tas, kad, nu, kad es nonāku kontaktā aizvien biežāk un biežāk ar to, kā ir vairāk speciālisti. Un katrs no viņiem stāsta kaut ko citu. Un es tādu, nu, ok, mums mācīja šitā, nu, es paņemu to. Pagaid, bet kaut kas nestrādā. Kaut kā ļoti tā nesmuki izskatās, kaut kā viss tā ļoti samocīta. Pagaid, labi. Tur otrs speciālists kaut ko stāsta. Nu, davai pamēģināsim. Ok, bet man vienmēr ir bijis tā, ka, nu, tā kā vienmēr jautājums, kāpēc tieši tā? Un tas, kas, nu, tā kā man trigero un kaitina, ka tā atbilde no tiem speciālistiem ir vai nu tāpēc, ka tā vajag, vai nu tas ir, nu, tur tā kā vadlīnijās rakstīts. Un nav tā, ka tūlītās man praksa nav uz, tiksim, nepamatotiem, zin, kā saka, evidence-based, jā, principiem, bet tas, ko es priekš sevis esmu atklājis un kāpēc arī es saku, ka es informēju un ka es esmu tā kā uz ekoloģisku bērnu aprūpu orientēta, ko es ar to domāju? Jā, vispār. Man arī tieši ieinteresēja tas, ka tu arī pieteikumā rakstīja, ka tas zīdaiņu tāds ekoloģiskais handlings, ko tad tas īsti nozīmē, vai tas kā atšķirās no parastā handlinga, un vēl tieši tu teici, ka tas tā kā arī atbilstoši tām ģimenes vajadzībām, vēlmēm, un tad man arī tā, vai tas nozīmē, ka nav tāds viens pamata handlings, bet katrai ģimenei tas ir kaut kas cits, kā tu to komentētu? Tātad ir vairāk pamatprincipi, tātad pēc kā es vados. Tātad, ok, viens ir, mēs zinām, ka bērni šobrīd savā fizioloģiskajā uzbūvē pamatā dzimst, kādi viņi dzimst, jā? Nu, tā kā cilvēks vēl tā kā nav mainījies. Tātad ir kaut kādas, nu, pamatlietas, kas ir saistībā jāņem vērā ar bērnu attīstību. Tā kā ar to, kā nobriest viņa gūžiņas, par viņa mugurkaulu, galviņu. Nu, tā kā visi tie drošības pamatprincipi, kādai jābūt tai aprūpei, lai tā kā nekaitētu. Tas tā kā nav mainījies, tas viss paliek. Es vecākus par to informēju. Pēc tam, kā nu viņiem sanāk, tā nu sanāk. Neko, un, jo tur atkal tagad ienāk iekšā tas psiholoģiskais moments, ka mēs dzīvojam sabiedrībā, kur visi ir ļoti gudri, un visi zina, kā vajag pareizāk. Un tici vai ne, es domāju, ka tu zini, kā tas ir, ka tas nāc reizēm kaitināt. Nu, tā kā neliet tur, kur tev neaicina. Un tāpēc ir tā, ka es informēju vecākus, un es atstāju viņiem brīvu telpu tā kā būt un, nezinu, pieļaut savas cilvēciskās kļūdas un būt ar to visu. Jo, ja mēs skatāmies arī augstāk, nu, galā bērniņš zina, kur viņš ir atnācis pie kādiem vecākiem.
es neaudzināšu vecākus, kādiem viņiem būtu, tāpēc, ka viņi paši ļoti labi zina, kādi viņiem ir jābūt, un bērniņš zina, pie kā viņš nāk. Un ja viņam vajag tādus vecākus, kuri viņu tur guldīs tā vai citādāk, lai viņam tur veidojas kaut kāds, nezinu, asimetrija vai vēl kaut kas, un tas viņam varbūt kaut ko, es pārstīlēju, ja, bet visas tās darbības, kas ar mums tā kā notiek, mums ir kaut kādā mērā, viņas ir nepieciešamas, lai tur sevi realizētu vai iet kaut kā to savu dzīves ceļu. Tā kā, ja es skatos no tāda augstāka viedokļa, tas man palīdz neiejaukties vairāk, kā no manis prasa. Lūk, saistībā ar vecāku un ģimenes vajadzībām, tas ir domāts tā, ka es varu atnākt un es viņus informēju, ko es varu viņiem iedot, un viņi izvēlas, kas ir tas, ko viņi grib paņemt, kas viņam tie brīdī ir aktuālāks. Jo pēc tās pieredzes, cik man bija, kā es tās 3 naktis pēc tā pirmā dzemdībām, kur ne jau es pati dzemdēju, bet vēl cits cilvēks to darīja, cik stresaini man tas bija. Un tā arī pieredze, ka es eju pie ģimenēm un es redzu, tas ir mind-blowing, tu smadzenes, tur vienkārši karās virsū, ja? Un tāpēc no sākuma, jo mazāk ir vairāk, un mans mērķis nav uzgrūst visu virsū, bet iedot tieši precīzi to, kas tev mirklī ir vajadzīgs. Ja vajag, atnākšu tur pēc mēneša vēl pabeigsim, ja kaut ko. Lūk, citreiz tas var būt dažādi. Tas ir varbūt atkarībā no katra vecāka tā psihoemocionālā tipa un arī vides iekārtojuma. Piemēram, pēdējā vizīte, kuras biju, Lindiņa čau, ja tu skaties, jā, arī Linda, tur bija priekšlaicīgi dzimis bērniņš, un, ja tu man prasīt, kas ir tas, no kā es ķeru to kaifu tajās vizītēs, ir tas, kad man ir jāizdomā man ir interesanti meklēt tos risinājumus. Piemēram, priekšlaicīgi dzimis bērniņš, un pie viņiem jau ir bijusi kāda vai pētmāma vai zīdīšanas konsultanti, kuri parāda tās pozas, kā vajadzētu to visu darīt, zīdīt un barot. Es viņiem sarunāju vizīti, un viņi saka, jā, nāc tajā laikā, tad mēs tur vēl ēdīsim, pagaidām mēs barojam bērnu uz pārtinamā galdiņa. Un, tāpēc, ka viņi nemāk, kā nemāk, nevar paņemt, viņš ir tik maziņš. Lindai te ir interesanti. Un Linda iet un ķīmiķu un ar tiem... Ko tu izdomāji ar to bērni? Mēs iesēdinājām māmu iekšā dīvānā ar vienu kāju priekšā, roka iekšā, un tas palīdzēja tai galviņai balstīties starp cēli un to kāju, un viņi varēja turēt savu bērniņu rokās barojot. Un tāda pozas mums pirmoreiz sanāca, jā. Tāpēc es saku, ka man ir interesanti iet vietās, vidēs, kur ir kaut kas jāizdomā. Un, forši, ja sanāk. Ja nesanāk, arī nekas. Tā kā droši vien tas ir tā specifika, jā. Es saprotu, ka tas tev, no tām visām tavām jomām, specialitātēm, saprotu, tev tā tuvākā ir tieši ar tiem mazulīšiem, vai ne, zīdēnīšiem, vai kas tev pašai tiešām, tā kā sirdī tuvākais, ko tev patīk vairāk darīt, vai no kā ir vislielākais gandarījums? Jā, tas ir tas, ko es tikko teicu, ka tie ir tie zīdēnīši, tāpēc, ka man ir svarīgi, kad lai mana dzīve būtu interesanta, kad tai bildē ir jāmainās. Un pēcdzemdības parasti, ja tā ir sieviete pēc dzemdībām, tur ir daudz maz visparedzams, bet zīdēnīši, viņi, negribi, viņi dzims katrs ļoti īpatnējs, ja? Tā kā tur tā bilde dinamiskāk mainās, plus komplektācijā ar vecākiem, ja? Kādi viņi arī, katrs par sevi interesanti, plus vide, kurā viņi dzīvo, un kad ir izlietnes citādākas, vannas citādākas, tur istabas, gultiņas, pakaviņi, un tas ir tas, kas man ir interesanti un ko es labprāt daru un kas man aizrauja, kad var kombinēt tās puzlītes un lego klucīšus kopā un atvieglot to ikdienu. Man liekas interesanti arī tāda, ka tu no abām pusēm, gan no to mazulīšu puses, tu viņus vari palīdzēt, parādīt, kā aprūpēt, gan arī mamām palīdz pēc tām dzemdībām. Sanāk tāda kompleksa pieeja, var teikt, vai arī tas ir tas, ar ko tu parasti ej vai piedāvā tām mamām, varbūt viņa tev
pasaules, piemēram, priekš mazulīšu, bet beigās tu viņai palīdzi tur ar savu ķermeni kaut kā strādāt, vai, nu, vai tas tā pāriet no viena uz otru? Jā, tas pāriet, tā kā es jau teicu, es informēju, ja, ka tas ir iespējams, un tad jau, nu, tā mamma pasaka, ko viņa grib. Jo citreiz mēs tikai handlingojamies, bet citreiz mēs apvienojam arī ar bāzes basic vingrojumiem, ko jau mamma tā kā var apgūt uzreiz pēc dzemdībām, kas arī ir ļoti būtiski. Un jo tā sajūta, es neesmu šajā dzīvē dzemdējusi, jā, es tā kā par zināšanas no mamītēm, kā tām atgriezeniskām saitēm, kad tas ķermeņa izjūta, viņa mēdz būt ļoti aizplūst projām no tā, kā es sevi pazinu pirms grūtniecības, pirms dzemdībām, un pēc dzemdībām ir tas tukšums, un orgāni, ja katrs atrodas savā pusē, par ribu, nu, tā kā cage, ja, ir izplaties, un tu vispār sevi nejūti, nesaproti, un tu esi bērnā, visa tā uzmanība ir bērnā, un tad tur patiesībā būtu diezko raiti jau jāsāk, nu, tādas pamatlietiņas. Es neesmu no tām, kas dod hardcore kaut ko, bet tikai tik daudz, lai caur elpošanu un savas sevis apzināšanos ar iegurņu muskultūras stiprināšanu, korsets muskultūras pareizi ieslēgšanu caur elpošanu. Un tas ir viens fokus, uz ko mēs strādājam, lai savāktu kā apakšgalu un caur elpošanu arī nonāk kontaktā ar savu jauno es. Un otrs ir, ko nedrīkst palaist zudumā, ir mūsu starplāvstiņu zona, kur tur es parasti iesaku parūlēties, nu tāds pamatiņš, jā, tā kā, lai izdzīvotu un tā kā par sevi neaizmirstu, jo visa tā auklēšanās notiek vai šeit priekšpusītē, jā, tur pārslodzītē un piens ražojās un viss, jā, un tur pat nepamana, kad jau viss ir savalkās ciet, jā. Jā. Tās ir klasiskas mammu problēmas, jā, un es domāju un tiešām ceru un priecājos, ka tu arī varēsi šo te visu padalīties klātienē mūsu mamām, kas piedalīsies pasākumā Mammotrīgs. Varbūt tu vari mazliet ieskicēt, ko mēs no tevis tur dabūsim, kādā formā, vai kā tu būsi tur. Tas, kā es to šobrīd sajūtu, kas ir tas, ko mēs tur varētu darīt, tātad mēs tiekamies 24. augustā no rīta, agrā rītā. Paldies Dievam, tā ir vasara, es varēšu viegli pamosties. Un mēs sāksim ar vingrošanu. Vingrošana neatkarīgi, kurā pēcdzemdību periodā tu esi. Mēs iziesim cauri basicam visam tam, kam vispār mums visiem vajadzētu zināt, par savu ķermeni, par savu iegurni, par savu korseti, par savu elpošanu, ja? Un tas ir tas, ka mēs iziesim cauri, mēs mācīsimies caur dažādām pozām, nu, tā kā, teiksim, guļus uz muguru, guļus uz sāna, guļus uz vēdera, sajust un kontrolēt savu centru, savu iegurņu muskultūru. Galvenais ar to ideju, kad, kas man arī, ko man gribas tā kā nest plašumā sabiedrībai, par tiem puncīšiem, kad, lai mēs viņus trenējam pareizi, jo, ja mēs to darām pareizi, mums viņš smuki savalkās un ir plakans, ja? Un tas arī dod to atbalstu pašai muguras jostas daļai. Un, nu, jā, tas būs tas informatīvi, praktiskais, noderīgais, ko mēs darīsim sākumā. Kāpēc ar bēbīšiem? Bēbīši būs klātesoši, un tad jau mēs viņus pēc vajadzības miedarbosimies. Un otrā sadaļa būs tieši tāda, kad nākam čupiņā kopā. Es ieskicēšu tās īpatnības, kas ir jāņem vērā par zīdaiņu attīstību, un kāpēc es lieku, tiksim, izmantoju tieši tādus un citādākus handlinga paņēmienus, tieši atsaucoties uz bērna vajadzībām saistībā ar viņa attīstību. Un tas ir tas, kas man vienmēr ir pietrūcis visos tādos apmācību procesos, kad visi tie speciālisti vienkārši tā vajag un viss. Un tad man ir tā sajūta, ka man gribas pastāstīt, kāpēc. Un tad es tajā padalīšos, un tad mēs varam vienkārši pačitot, nu tā kā parunāt visu ap to laiku, bērnu attīstību, kas, jā, tā kā pajautāt par pēcdzemdībām, attīstībām un tādā garā. Super, tiešām izklausās ļoti labi.
Uz forši miedarboties. Jā. Tā kā jā, mums laiciņš iet un vēl daži man jautājumi un taisīsimies uz nokuļošanos. Ja es teicu, ka apsolīju, ka nebūs laivas garš, bet pirms tam visi tiem, kuriem teicu, tie, kas skatās laivu, tiem maziņš bonusiņš, viens no skatītājiem laimēs un bērnu grāmatiņu. Tie, kam tas ir aktuāli, rakstiet komentāros, ka jūs gribat grāmatu, un es tad pašās beigās vienkārši izlozēšu kādu no jums. Tā kā droši skatītāji rakstiet komentāros, bet tikmēr es vēl, jā, ūdens jāpadzer. Laba ideja. Pats sagatavoju un nepadzēru. Galīga, bet pastāst par šito grāmatiņu. Es viņā neesmu iedziļinājusies. Kas tā tev ir? Tā ir grāmatiņa par mazu meiteni, mazu Ullu un par to, kā viņa pamazām iemācās tādas pieklājības frāzes. Nu, viņa ir tāda diezgan nepaklausīga meitene, un mamma viņu māca, kā tur sasveicināties, kā atvainoties un tam līdzīgi. Tas tāda ļoti noderīga, skaista vizuāli ar smukām bildēm grāmatiņu vairāk tādām todleru mammām, kuriem bērniņi skatās grāmatiņas un lasa. Un es esmu vienkārši šīs te grāmatai veikusi redaktūru, korektūru. Un tas man arī tāda maza papildu nodarbošanās, un tāpēc man šīs grāmatas ir, un es labprāt viņas kaut kur izspēlēju kaut kādām mammām un tā. Jā, nu forši, paldies! Jā, un vēl varbūt tie, kas kaut kādi jaunpienācēji arī skatās laivu no tavas puses, tā kā man tā tēma ir, kāda virstēma manam profilam ir slow living, jeb tāda lēnā dzīvošana, tad es, protams, nevaru nepaprasīt arī saviem viesiem par šo, vai kā ir ar tevi, vai tas vairāk tāda ātrā dzīvošana, vai tev arī kaut kas varbūt ir no tādas lēnās, apzinātās dzīvošanas tūs? Kā tev ir ar šo te konceptu? Varbūt tu vari mazliet ieskicēt no savas puses, kā tu to saproti? Es to saprotu vienkārši tā, ka tā ir vienkārši parasti dzīvošana, bet ka tu apzinies, ka tu dzīvo, mēģini piefiksēt šeit un tagad mirkļus, lai tā nebūtu vienkārši tāda, tā kā random dzīvošana un vispār nesaprotot skriešana un kāpēc un ko tu dari, bet vairāk tāda, ka tu ikdiena, ka tu ieklausies sevī, ko tu dari, kur tu ej, vai tu tiešām ej tur, kur tev vajag, tu mēģini piefiksēt tādus mirkļus, tu mēģini noķert to tagadnes mirkli, izbaudīt, vienkārši atteikties no kaut kā liekā, nevajadzīgā, paturēt tikai tādu kodolu, esenci, kas tev vajadzīgs. Tā īsumā. Bet, protams, katram cilvēkam tas var kaut kā citādi izpausties ikdienā. Bet, vairāk tāda apzināta dzīvošana, vienkārši nesteidzoties, cik šajā mūsu vidē tas ir iespējams. Jā, Līga, tu man šo jautājumu es pajautāju pareizā laikā, jo tas ir tas, uz ko es vienmēr esmu gājusi, apzināti pievērsusies. Tieši pēdējā mēneša laikā man ir, mana dzīve ir tā nonulējusies šobrīd, kad tas, ko tu saki, paturēt tikai no visa liekā un to nepieciešamo, tad man šobrīd, ja tu esi informēta par to, ko es arī dalos un stāstu paralēli savām profesionālajām tēmām, ir tas, ka manā privātajā dzīvē es šobrīd nonolējos no visa, kas man ir, un pārvācos ārpus Rīgas. Pierīgās savā ziņā, bet tāpatās pie dīķīša, pie upītes un mežām. Un tieku vaļā no absolūti visa, kas man ir uzkrāts šajā dzīvē līdz šim mirklim. Mainu arī tos visu savu konceptu un uztveri un sāku vēl vairāk un apzinātāk darīt lietas tikai tās, kas man patīk. Tikai tur, kur es jūtu gandarījumu, tikai pareizo mērķu vadīta, nevis kaut kādu izdevīgumu saukta, atvadoties no dažādām savām bailēm, darīt vienu vai citu darbu, lai darītu kaut ko, kas ir sirdī tuvāks. Tā kā tā tas izpaužas manā dzīvē. Jā,
Tā mana slow living droši vien ir arī pievērst vairāk tās uzmanības, nevis rauties uz katru impulsu pavilkties, jo man tas ir diezko raksturīgi, bet tā kā noķert to impulsu un tā kā sajutināties vairāk, vai tas tiešām ir tas, kas man šobrīd ir vajadzīgs, vai es to daru tikai inerces dēļ. Tā kā, jā, Līga, paldies, ka tu pajautāji tieši šobrīd, šajā laikā, kad mums tā ir iekritis satikties. Jā, tas viss sakrīt. Man prieks dzirdēt par tevi. Tā, bet es neredzu komentārus. Tiešām neviens negrib laimēt grāmatiņu. Rakstiet komentāros, ka jūs gribat. Un vienam no jums tiks. Tā kā vēl ir iespēja. Kas mums te ir pieslēgušies? Tā kā droši, jā. Bet, jā, tā slow living tēma arī tādas. Droši vien kaut kas, ko varbūt arī tā emocionāli aiznes arī tā mamām un kaut gan būtībā man liekas tām sievietēm vairāk ieslēdzas tieši tas, kad tāda apziņa, kad arī tas bēbīts parādās, jo tas ir tas laiks, kad tevi tā kā piespiež apsēsties, palikt mājās vairāk, mazāk skriet un tam līdzīgi. Kā es domāju, tas tāds koncepts arī tieši aktuāls mammām. Tā kā jā, redzu, Evija ierakstīsi gribu. Evija, grāmata ir tava. Sazinamies ar tevi pēc laiva, bet jā, pagaidām teikšu Lindai, paldies, ka tu piekriti mums man tas sestdienas rītā parunāties ar mani. Bija tiešām ļoti interesanti un ļoti jauka, kā tu palīdzi mamām un bērniņiem un šis te viss. Un, protams, mums būs prieks tevi redzēt Mammos prieks pasākumā kopā ar mūsu mamām un bērniņiem, tā kā mēs vēl tiksimies. Un ja jūs arī gribat piedalīties tad pasākumā, tad droši rakstiet man. Un jā, paldies par... Tad jau sazinamies, saglabāšu laivu un lai jums visiem foršas brīvdienas. Čau! Čau!